Labrīt! Rīta 24 skatītāji ir pulkstenis 9 ar ziņām studijā. Šorīt esam mēs, Jānis Labots un es, Paula Muzikanta. Jā, tieši tā. Labrīt! Izskatās, ka augstumu vilni esam pārvarējuši un ārā kļūst nedaudz siltāks, bet šī rīta ziņās runāsim par šādiem tematiem. Valsts policija turpina pedofilu meklēšanu. Pieļauj skolotāju algu publiskošanu. Un ar Ziemassvētku akcijām aicina palīdzēt līdzcilvēkiem. LV jau 6. gadu aicina sagaidīt svētkus, dāvājot prieku citiem, piedaloties akcijā Sasildīsim sirsniņas. Šorīt uz studiju esam aicinājuši Palīdzēsim LV projektu vadītāju Lauru Tīmu Liepu. Liepa Tīmu, pareizi. Un Palīdzēsim LV dibinātājiem vadītāju Ilzi Skoju. Labrīt! Labrīt! Labs rīts! Akcija notiek jau 6. gadu. Varbūt pastāstiet lūdzu vairāk vispār par to akciju, lai cilvēkiem ir priekšstats, kas tā ir par akciju. Jā, kā jau Paula minēja, šogad, un tu minēji 6. gadu, norit labdarības akcija Sasildīsim sirsniņas, kuras laikā mēs aicinām sabiedrību iesaistīties palīdzēt bērniem, jauniešiem, kuriem varbūt nav šādu iespēju, sarūpēt viņiem Ziemassvētku tādu prieku un pārsteigumu, lai viņiem būtu motivācija tālāk dzīvot un darboties. Ir 6 gadi pagājuši, gadiem ejot, kaut kas ir mainījies, teiksim, vai ar katru gadu vairāk palielinās, teiksim, aktivitāti? Kā jūs vērojat 6 gadu griezumā? Tā kā šis ir tikai viens no mūsu projektiem, tad, protams, mēs varam teikt, ka 6 gadu laikā ir daudz kas mainījies, gan ir izauguši tiem bērni, kam mēs 6 gadus atpakaļ palīdzējām, gan ir arī nākuši klāt jauni. Tāpat arī cilvēka aktivitāte ir tāda plūstoša un mainīga, ja agrāk palīdzēja varbūt vairāk tieši sabiedrība, tad šobrīd atkal uzņēmumi nedaudz atkopušies un vairāk palīdz un sadarbojās ar mums. Tā kā ir izmaiņas, jā. Cik daudziem varbūt bērniem ir tieši izdevies palīdzēt un cik daudziem bērniem tās sirsniņas ir sasildīts? Pagājušo gadu kopā ar visu ziedotāju atbalstu mums izdevās palīdzēt vairāk kā 400 bērniem sagādāt šo Ziemassvētku prieku. 300 bērni bija iespēja doties viņu karotākajā sapnī uz Līvu akvaparku. Un tad arī uz reģionam mēs devāmies ar Ziemassvētku dāvanām apciemot auģu ģimeņu bērnus un bērnus ar īpašām vajadzībām. Vai tomēr ir tā, ka pietrūkst vēl tas atbalsts un tomēr ir kāds, kam varbūt nesanāca to sirsniņu līdz galam sasildīt? Protams, jā, vienmēr mēs esam tik, cik mēs esam. Mēs nespējam visus aptvert, tomēr Latvijā darbojas daudz un dažādas labdarības organizācijas, nevalstiskās organizācijas. Un es domāju, ka visām kopā mums tomēr plus mīnus izdodas visiem sarūpēt šo Ziemassvētku brīnumu. Tā kā esiet aktīvi un atbalstiet jebkurus vai mūsu organizāciju vai jebkuru citu. Kā to var izdarīt? Ļoti vienkārši un elementāri, dažādos veidos īstenībā. Ieskatoties mūsu mājaslapā www.palīdzēsim.lv, jūs varat atrast visu informāciju. Vienkāršākais tiem skrejošajiem, ejošajiem ir pārskaitīt, teiksim, naudas līdzekļus mūsu kontā, par kuriem tad savukārt mēs vai nu iegādāsimies Ziemassvētku dāvanas, vai nu arī, kā jau Laura minēja, arī šogad mēs dosimies uz Līvu akvaparku, kuri bērni gaida ļoti, un ja katru gadu mēs sakam, varbūt darām kaut ko citu, jo patiesībā uz akvaparku mēs braucam kādu 8. gadu pēc kārtas. Tad viennozīmīga atbilde ir nē, lūdzu to pašu, un mums ir pat bērni no Latgales reģioniem, auģu ģimenēm, kas brauc no Zilupes. Viņi izbrauc 4 no rīta, lai būtu 10 Līvu akvaparkā, un atpakaļ ceļš ir tikpat tāls un grūts, un ir bijuši sniegi un sastrēgumi un viss, bet tas viņus neattur. Tā kā jā, mēs laipni aicinām visus iesaistīties un palīdzēt. Jā, un arī, ja ir uzņēmumi vai draugu apvienības vai kolektīvi, kas vēlas varbūt savā kolektīvā savākt Ziemassvētku dāvanas bērniem vai naudas līdzekļus, tad viņi arī visi interesanti var ieskatīties mūsu mājaslapā www.palīdzēsim.lv, un tur tieši pirmajā lapā ir visa informācija, mūsu kontakta informācija, kur var sazināties ar mums, un mēs varam sarunāt, kā tās dāvanas nodot, jo iepriekšējos gadus ir bijis arī tā, kad uzņēmumi kolektīvi iekšēji savāc dāvanas, un viņi paši dodas pie ģimenēm, jo viņi vēlas paši nodot šīs dāvanas, iepazīties, un tur arī veidos draudzību, jo ir jau kolektīvi, kas jau 2., 3. gadu vēlas doties uz to vienu reģionu un palīdzēt. Tā kā iespējas ir dažādas,
visu informāciju var gūt mājaslapā, sazināties ar mums, un mēs palīdzēsim un priecāsimies tik par to, ka vairāk cilvēki iesaistas. Super, paldies jums par sarunu. Studijā šodien bija Laura Lieptīma un Ilze Skuja, bet mēs turpinam ar ziņām. Paldies! Kopš oktobra policija aizdomās par dzimumu noziegumiem pret nepilngadīgajiem aizturējuši 4 vīriešus, savukārt imants pedofilu lietā turpinās personu pārbauda, un policija izmeklēšanas laikā pārbaudījusi vairāk nekā 300 personas. Vakar sazinājāmies ar Valsts policijas sabiedrisko attiecību speciālistu Tomu Sadovski, lai noskaidrotu jaunāko informāciju pedofilu lietā. Turpinājumā mūsu saruna. Šobrīd varam teikt, ka esam jau pārbaudījuši vairāk nekā 300 personas, kurām visām veikts ir dažādi veidi ekspertīzes, lai pārliecinātos, vai šīs 300 personas nav saistītas vai ir saistītas ar dzimumu noziegumiem Imantā un Sasalaukā. Taču, diemžēl, pagaidām DNS sakritības nav bijušas, un pagaidām joprojām turpinām meklēt imantus pedofilu. Aptuveni pēdējā mēneša laikā ir aizturētas 4 jaunas personas, kas ir saistītas ar dzimumu noziegumiem pret nepilngadīgajiem, 2 vīrieši, kas ir 87. gadā un 76. gadā dzimuši, ir aizturēti gan par nepilngadīgo pavešanu netiklībā, seksuālu izmantošanu, gan arī par bērnu pornogrāfijas glabāšanu, taču vēl 2 ir aizturēti tikai par noziegumiem, kas saistīti ar pornogrāfijas glabāšanu. Ir izveidojušās vairākas organizācijas vai grupas, kas iesaistās pedofilu meklēšanā, un iedzīvotāji varētu, vislabākais veids, kā palīdzēt policijai, ir ziņot par visām aizdomīgajām personām un arī izplatīt šo te informāciju attiecīgi savā rajonā, ka šāds dzimumu noziedznieks tiek meklēts. Arī mēs esam iepriekš izgatavojuši speciālus flyerus, kurus var ik viens ieiet policijas mājaslapā, sameklēt, izdrukāt un pēc tam pielīmēt, piemēram, kāpņu telpā pie sienas vai kā tam līdzīgi. Taču, protams, pašiem nevajadzētu aizturēt. Pirmkārt, tas varētu būt bīstami, otrkārt, tomēr pirms tam ir jānoskaidro, kas tā ir pa personu, vai tā ir vienkārši aizdomīga persona, vai tas ir tiešām arī pats pedofils, un te jau ir darbs policijai, kas ar ekspertīzēm un nopratināšanām un tam līdzīgām darbībām. Atgādināsim, ka imants pedofilu meklēšanā ir iesaistījušās arī brīvprātīgo organizācijas. Valsts policija komunicē ar šo organizāciju pārstāvjiem un pārbauda to sniegto informāciju. Policija pateicas par sadarbību, bet atgādina, ka patvaļīgas personu aizturēšanas nav pieļaujams un uzskatāms par likuma pārkāpumu. Tādēļ par katru aizdomīgu gadījumu un personu nekavējoties ir jāziņo policijai, kas ir tiesīga personu aizturēt un pārbaudīt. Valsts policija pateicas ar iedzīvotājiem par atsaucību un aicina gan turpināt aktīvi ziņot par aizdomīgajām personām, gan aicina sniegt jebkuru informāciju, kas varētu palīdzēt notvert imants pedofilu. Informāciju policijai var sniegt zvanot pa tālruni 110, jeb 67829202 vai pa anonīmo uzticības tālruni 67086677 vai arī vēršoties tuvākajā policijas iecirknī. Tad, ja informāciju nav iespējams nodot telefoniski, piemēram, aizdomīgā persona atrodas blakus, ir iespējams sniegt informāciju par šo personu arī telefonu īziņas veidā, sūtot to uz numuru 112. Īziņā īsi, bet pēc iespējas precīzāk jānorāda aizdomīgās personas atrašanās vieta un visa papildu informācija, kas varētu palīdzēt policijai ātri reaģēt un pārbaudīt personu. Svinīgā ceremonijā uz Afganistānu 4. decembrī, tas ir šodien, pavadīs nākamo Latvijas kontingentu, kas būs pirmais kontingents NATO vadītajā apmācības operācijā Resolute Support. Tādējādi noslēdzot dalību alianses vadītos starptautisko drošības atbalsta spēku kaujas operācijā, kurā Latvija piedalījās jau kopš 2003. gada. Dalībai operācijai Resolute Support Latvija uz Afganistānu nosūtīs līdz 30 karavīru lielu kontingentu, kas galvenokārt izvietosies Marmalas bāzē Mazari Šarīfā, valsts
ziemeļos, bet neliela daļa karavīru arī Kabulā, kur vīri ieņems padomdevēju un dažādu līmeņu štābu virsnieku un instruktoru amatus. Ārkārtas gadījumu fonda izveide smagi slimu bērnu ārstēšanai ārpus Eiropas Savienības. Jau nākamajā gada budžetā ir iespējami tikai uz citu vajadzību rēķini. Latvijas televīzijas raidījumā Sastrēguma stunda atzina Veselības ministrijas valsts sekretārs Rinalds Muciņš. Pašlaik Latvijā spēkā esošie likumi neparedz no valsts naudas finansēt smagi slimu bērnu ārstēšanu ārpus Eiropas Savienības, un Veselības ministrs Gunts Bilevičs jau publiski paudis gatavību tuvākajā laikā ierosināt šāda apdrošināšanas fonda izveidi. Šis jautājums kļūs aktuāls pēc smagi slimā Dāvja gadījuma, kuram bija nepieciešama dārga ārstēšana ASV. Šonadēļ uz sarunu aicinājām veselības ministru Gunti Bileviču, kurš pastāstīja, kā tika lemts par palīdzību maziem dāvim un ko varam sagaidīt turpmāk veselības aprūpes sistēmā Latvijā. Par to jau nākamajās minūtēs. Pirmkārtām, veselības aprūpes nozarei ir vairāk naudas atvēlēts. Un, salīdzinājumā ar 2014. gada sākumu 2015. gads būs par 30,6 miljoniem bagātāks. Un, mums ir piešķirta nauda minimālo algu kompensācijai, kas ļaus 6 speciālistu kategorijās, lai arī zemāk atalgotajās, tātad celt minimālās algas pat repīti. Tas skars māsu palīgus, tas skars apmēram pusi no māsām un viszemāk atalgotās kategorijas ārstus. Un ir laba ziņa ir tā, ka mums ir nauda, lai mēs varētu nākamgad samazināt maksu par gultas dienu no 13,52 eiro uz 10 eiro. Un mums ir līdzekļi rindu mazināšanai, tātad ambulatorijā sektorā 8,3 miljonu eiro un slimnīcu sektorā tātad 4,4 miljonu eiro. Tātad mums ir vairāk nauda, mums ir nauda arī 1,7 miljonu rezidentu apmācībai, augstskolu medicīnu, tātad ārsti, kas beigs augstskolas, varēs turpināt mācības rezidentūrā. Katrs dara savu darbu un arotbiedrība pareizi dara, vēršot sabiedrības uzmanību uz veselības jomas nepietiekamo finansējumu. Tā tas ir, bet no otras puses mums ir jābūt arī realistiem. Mēs saņēmām tātad 30,5 miljonus eiro no valstī starp visām nozarēm dalāmiem 133 miljoniem eiro. Un tā ir, mēs varam teikt tikai paldies premjerministrei Straujiņas kundzei un finanšu ministrijai par to, ka tiek turēts vārds un veselības aprūpes joma tomēr tiek uzskatīta par prioritāti. Valdība bija lēmusi atdot ārpakalpojumā uz 7 gadiem, tātad Rīgas un Pierīgas reģionu. Tātad ātro palīdzību par naudas summu atvēlot šiem 7 gadiem ne vairāk kā 52 miljonus eiro. Pa šo laiku neatliekamās medicīnas palīdzības dienestā ir viesojusies valsts kontrole, un manā rīcībā ir nodots tātad šīs revīzijas starpziņojums, ar kuru tika vērsta uzmanība uz valstī neizdevīgiem faktiem, uz valstī neizdevīgo situācijas attīstību. Un šodien mēs valdībā prezentēsim 3 dažādus variantus, kas notiks, ja mēs turpināsim sākotnēji iecerēto, tātad ceļu atdot šo lietu ārpakalpojumā. Otrs variants būs, kad valsts pati finansē iztrūkstošo ātrās palīdzības mašīnu iepirkumu. Un trešais variants ir, sākot no 16. gada, mēs varam šim iepirkumam izmantot Eiropas RF struktūra fonda līdzekļus. Un šis variants būs, tātad ir valstī visizdevīgākais. Un ne tikai tiek aiztaupīta liela nauda, valstī pēc gadiem paliks, pēc šiem 7 gadiem paliks automašīnas, ātrās palīdzības automašīnas 96 savā rīcībā. Es gribu vispirms pateikt paldies tiem cilvēkiem, kas ziedoja Dāvītim.
Es gribu pateikt milzīgu prieku paust un gandarījumu par to, ka šo situāciju izdevās atrisināt tik ātri, pateicoties tieši sabiedrisku organizāciju, kas vāc ziedojumus sabiedrības atbalstam un valsts iesaistīja šī jautājuma risināšanā. Un tātad tos iztrūkstošos 100 000 eiro, kas dāvījuši operācijai nepieciešamas, tātad tiks izdalīti, arī mēs šodien ministra kabinetā par to lemsim, no Latvijas valsts mežu dividendiem un Latvijas valsts mežu nauda. Tātad tā ir valsts kapitāla sabiedrība, tā ir valsts nauda. Un mēs redzam šobrīd faktiski ārkārtīgi veiksmīgu tātad vairāku sabiedrisku organizāciju un valsts sadarbību ātra risinājuma atrašanai šādā īpašā gadījumā. Jāsaka arī, ka naudas summa viņa tiešām ir liela. Šādas naudas summa šādu retu slimību ārstēšanai, vienas personas glābšanai. Es nezinu piemēru, kad kāda valsts to maksātu. Arī Amerikā un citās valstīs pie slimnīcām ir īpaši fondi labdarības, kas tātad palīdz šādus gadījumus finansēt. Bet man tiešām ir prieks, ka tātad mums izdevās kopīgi valstī un sabiedriskām organizācijām šo jautājumu tik tālu atrisināt, ka Dāvītim tiek pirkta biļete uz Ameriku. Paldies, tas ziņās arī šobrīd viss, bet turpmākajās minūtēs Jānis stāstīs par sastrēgumu Rīgas ielās, kā arī par laika ziņām, un jau pēc brīža arī Denis ar modes laika ziņām, bet mēs tiksimies jau 10:10 ziņas laidumā. Visu labu! Ieskatīsimies sākumā sastrēguma ziņās, un to mēs darīsim ielūkojoties mājaslapā www.veiz.com. Un kā mums raksta viens no lietotājiem, Andrijs Pro, tad uz Gogoļa ielas, kā pats Andrijs arī raksta, ir mūžīgs sastrēgums. Nu tad lūk, uz Gogoļa ielas šobrīd tiešām laikam arī situācija nav diezko iepriecinoša. Varam redzēt arī to, ka Vanšu tilts šobrīd diezgan sastrēdzis, un kā vēsta mājaslapa Baltika Maps.eu, tad Vanšu tilts virzienā uz centru tur nāksies pavadīt ierastās minūtes laikā vairāk kā 8 minūtes. Tā kā no 8 reizes ilgāks laika posms jāpavada uz Vanšu tiltu, lai tiktu uz centru. Šeit mēs redzam arī Slokas ielu un Raņķa dambes. Arī uz Slokas ielas tiešām vairāk kā 8 minūtes būs jāpavada, lai tiktu virsū uz Uzvaras bulvāru un pēc tam pāri uz Akmens tiltu. Tā kā Pārdaugavas puse tiešām ļoti sastrēgus. Arī šajā Rīgas pusē minēja jau Gogoļa ielu. Tāpat arī izskatās, ka Krasta iela ir sastrēgus, bet pārējais Rīgas centrs izskatās tīri labi, varbūt izņemot to, ka uz Gustavs Zemgala gatves virzienā uz Brīvības gatvi nāksies stāvēt diezgan pamatīgi. Tas šim brīdim par sastrēgumu ziņām arī viss. Ieskatīsimies laika prognozēm. Un to mēs darīsim, palūkojoties mājaslapā meteosapnis.lv, kas mums vēsta to, ka šodien mākoņu masas praktiski visu laiku būs pāri Latvijas debesīm. Tas nozīmē, ka būs apmācies laiks. Vien brīžiem tas skaidrosies pārsvarā valsts rietumdaļā. Tomēr līdz dienas otrajai pusē, līdz vakaram, līdz 4, varbūt arī Rīgā kādu brīsniņu redzēsim arī pa kādam saules staram. Bet tā pozitīvākā ziņa ir tā, ka ir aizgājis tas pirmais augstuma vilnis, un šodien temperatūra visā Latvijā +1, +3 grādi, piekrastē, Kurzemē pat +5 grādi. Medicīniskais laiktības otrais, tātad labvēlīgs, bet tagad gan paskatīsimies, kāda laikapstākļi pie mums galvaspilsētā. Labs rīts visiem, kas pamodušies un ieslēguši Rīga TV 24. Pozitīva ziņa šoreiz ir tā, ka šī diena būs siltāka nekā aizvadītās. Pat labi Rīgā gaisa temperatūra ir aptuveni -3 grādi. Dienas laikā, tāpat kā šobrīd, pūtīs dienvidrietumu vējš ar 3 līdz 4 metriem sekundē. Dienas laikā gaisa temperatūra nedaudz pakāpsies, un tā būs aptuveni -2 grādi. Dienas pirmajā pusē itin bieži pie debesīm redzēsim spīdam sauli, tomēr pēcpusdienā debesis klās mākoņi. Tomēr nokrišņi netiek prognozēti. Paldies, ka skatījāties, lai jums izdevusies diena. Turpinājumā skatieties modes laika ziņas.
Labrīt, un esat sveicināti modes laika ziņas ar mani kopā Denisu Ševiļovu. Šodien ir 4. decembris, un mūsu dienas tēma ir baltā ziema. Jā, tādu tēmu izvēlas mūsu stilisti, un sagatavoja divas izlases, vienu vīriešiem, otru sievietēm, un mūsu izlase ir principā balstīta uz baltas krāsas, bet, tas nebūs tik triviāli, kā es varētu iedomāties. Lūk, šāds mums komplekts kungam ir. Protams, ka viņš nebūs pilnīgi balts, jo tas, neskatoties uz to, ka tas ir valdošais trends, tas būtu ļoti īstenībā dīvaini, īpaši Rīgas ielas, iet ārā visa baltā. Tāpēc mūsu stilists izvēlēs kaut ko ļoti līdzīgu, kas vizuāli varētu teikt, kā tiešām ziema ir baltā. Sāksim ar metali. Šoreiz tādu jāciņu, pufaiku, jeb arī to sauc par parku. Mūsu stilisti sameklēja veikalā New Yorker, un tas maksā 69,95 €. Labs ieguldījums tieši būs piemērots šai ziemai. Bikses ir no veikala Monton, un tagad ar atlaidi jūs varēsiet tos dabūt par 15,95 €. Uzdrošināties kungi, uzvelk gaišas bikses. Tas ir jaunais trends, un manuprāt, tiešām ienāks jebkurā vīriešu garderoba pavisam drīz, un jūs varēsiet tagad sākt trenēties. Topiņu, jeb ādījumu, mūsu stilisti atrada veikalā Cortifil, un tagad ar atlaidiem tas maksā 50 €. Viņš ir ļoti ziemīgs, ar tādiem rakstiem, varam redzēt skaistus lielus auseklīšus. Domāju, tieši būs labi gan Ziemassvētkus, gan arī ziemas sezona. Turpinām. Zeķis sameklēts veikalā Lindex, un par 5 pāriem jūs samaksāsiet tur 12,55 €. Viņi ir tādi raibi, bet monochromatiski. Neviens tos neredzēs, bet jūs būs tas mazais prieciņš velkot tos. Cepure ir sameklēta veikalā Berškā, un tā maksā 9,99 €. Tāda ādīta cepurīte, gandrīz balta krāsa, ar to saucamu cable knit. Tad tāds bizītis tur iepīts. Turpinām. Cimdus mūsu stilisti sameklēja veikalā Monton, un tie maksā 15,95 €. Brūnas cimdiņas, kuri labi arī saskaņotas ar citiem aksesuāriem. Tad soma sameklēta veikalā Massimo Dutti, melna krasa, tāds portfeliņš, būs labi gan laptopam, gan dokumentiem un citiem niekiem, kuri ir pastāv vīriešu dzīve. Šī soma maksā 255 €. Un, lai noslēgtu to visu komplektiņu, mūsu stilisti piedāvā jums izvēlēties Chelsea puszābakus no zīmola no Vagabond, un tie maksā 130 €. Šāds mums ir komplekss. Jūs varēsiet to apskatīt vēlreiz, visas detaļas, cenas, zīmola nosaukumi un bildītes mūsu blogā modeslaikaziņas.tumblr.com. Dodamies tālāk. Šāds mums komplekts ir dāmām. Atgādināšu, kā tēma ir balta ziema, bet tas nenozīmē, ka jums būtu jāģērbjas pilni no kājām līdz galvām baltā krāsā. Jūs varēsiet droši spēlēties ar variācijām. Sāksim ar metali. Metalīs sameklēts veikalā New Yorker, un tā cena ir 49,95 €. Ļoti skaists metalīs, kurš ļoti labi arī piestāvētu svārkiem. Šoreiz stilisti sameklēja Jean-Paul Gaultier kolaborāciju ar veikalu Lindex. Lindex veikalā mēs varam redzēt, ka tur ir gan ravējslēdzēji, gan imitācija. Ļoti interesanti tie svārki, un tie būs jūsu par 59,95 €. Neaizmirstam par to, ka vajadzētu arī uzvilkt zeķu bikses, jo ārā ir ļoti augsti zeķu bikses, 80 D, tā paša veikala Lindex par 14,95 €. Topiņš ir sameklēts veikalā Oasis. Tā cena ir 47 €. Varam redzēt, ka tur ir tādi piešūti spīdumiņi, kas piešķirs nelielu svinīgumu un tomēr vairāk sievišķības. Cepure sameklēta veikala Berškā, un tā cena ir 12,95 €. Es atvainojos, Berška 9,99 €, un tur ir skaists uzšuvums ar perlītēm, love, jeb mīlestība. Cimdiņi no veikala Monton par 15,95 € ar pukainu
adari, ļoti skaistas arī adītes. Tas tā kā duraini, jā, tie ir duraini. Soma no zīmola Massimo Dutti maksā 255 eiro, ļoti labs ieguldījums. Arī varam redzēt, ka tas atgādina par to, kā 70. gadi tuvojas ar visiem tam mazliet hipīgam noskaņam. Un zabāki arī piemeklēti veikalā, tāpat kā kungiem, pameklēt veikalu Vagabond, tie maksās 130 eiro. Ļoti skaists komplekss, manuprāt, gan ziemīgs, gan vīnīgs. Lūdzu, sekojiet mums sociālajās mēdījos, gan Instagram, gan Twitter, gan Tumblrī. Un par veļiņu, balta veļiņa no veikalā Lau Malingerie. Krušturis sāks no 21,95 eiro. Un apakšbikses jūs varēsiet nopirkt sākot ar 7,45 eiro. Ja jums nepatīk balta krāsa, bet tomēr gribēt atšķēdīt savu garderobu, tad jūs varat pamēģināt to visu ar veļu. Laiks atvadīties, tiekamies rītdien. Atā!